Sveiki! Katru ļoti priecājās par to, ka viņi tika izvirzīti šim vājprātam. Mums gan liekas, ka tas mazliet ir novēlot un pavēlu, ka tas etaps mazliet ir pagājis, bet kāpēc mēs par to priecājamies? Tāpēc, ka katru arī bez šīs akcijas vienmēr ir aktīvi darbojušies labdarībā un dažādās sociālās akcijās. Tieši tā iemesla dēļ tas ir forši, ka ar šādu te ledus spaiņu vājprātu kaut kas labs tiek arī panākts. Paldies Pērlei, ka mūs izvirzīja. Gan jau mēs izdomāsim veidu, kā jums atriepties, labā nozīmē. Mēs esam gatavi savus ledus spaiņus sev gāzt virsū. Ārā ir apmēram plus 14-15 grādi, jūtamies labi. Mazāk? Bet pirms mēs paliekam slapji, mēs gribētu pateikt, ko tad mēs ziedojam. Mēs ar Sarkano Krustu sadarbosimies, jau to darām. Mēs ziedosim portālā Ziedot LV, kā jau iepriekšējā izaicinājumā mums toreiz bija. Un iespējams mēs izdomāsim vēl par kaut ko, bet par to mēs jūs visus informēsim. Un nākamie, kurus mēs gribētu, lai pārņem mums stafeti, respektīvi mēs izvirzam šim izaicinājumam, kolektīvs Tingels Tangels no Salatsgrīvas, Tautsdeja ansamblis no Ķekavas Zīlei un Limbažu novada dome. Un no Limbažu novada domes diviem cilvēkiem zem spaiņiem ir jāiet obligāti. Tā ir Mārīte Saulīte un Mārs Beļaunieks. Lai jums veicas, draugi! Gatavi? Gāžam? Yeah.